Tāpēc vēlreiz sirsnīgs paldies, ka jūs esat. Mēs gribējām šodien vienkārši pirms Ziemassvētkiem pateikt jums šos jaukos vārdus, kas ir paldies, paldies un vēlreiz miljons paldies, bet arī mazliet atskatīties, kas tad ir noticis šīs jaukajās telpās, šī laikā, kas ir jau 2,5 gadi būs. Laiks skrien, laiks ir ļoti daudz, aizskrējis ir ļoti daudz, mums ir bijuši arī viesi, un te ir tas stāsts. Mums nebūtu viesi, mums nebūtu nācēji, ja nebūtu jūsu visu. Un tas ir tas galvenais, ja? Tā ir tā sadarbība, tas ir tas modelis, ka tu uzticies viens otram. Uzticies, ka tu savu augsto viesi vai savu partneri kolēģi vari atvest, un tu zini, ka viņam būs interesanti. Viņš būs aplutināts, viņš būs dažreiz pabarots, dažreiz varbūt ne tik daudz, ja? Bet katrā gadījumā democentrs ir izveidojies par rezultātu labam projektam, kuru var visi aptaustīt, kurā var ienākt, kur var redzēt. Un democentru tīkls ir izveidots pārobežu projektu ietvara sākumā Latvijas-Igaunijas projekts, ļoti daudz šo stāstu ir dzirdējuši jau, bet mums radās ideja vienlaicīgi gandrīz kā Igauņiem Tallinā, bet mēs vienmēr tā kā drusku uz dienvidiem mēs tā lēnāk atslāpstam, Igauņi pa to brīdi uztaisīja savu democentru. Un tad mums radās ideja ar vaininieku, kurš pašā galā tur stāv un vārdā Rinalds. Lidmašīna laikā ielidoja, paldies tev, Rinaldi. Ir jātaisa arī mums vieta, kur visiem kopīgi parādīt, ko Latvija var. Nu, ticiet, tas neiet vienkārši varbūt ar privātu uzņēmēju, kurš vienmēr saka, es gribu manu šeit, bet beigās, nu kas ir es, ja nav mēs, ja? Un tikai tad, kad esam mēs, tad arī kādam interesē tā vieta. Mēs izveidojām projektu kopā ar Tehnisko universitāti vadībā, Tartu universitāti, Tartu augsto tehnoloģiju parku un Ventspils augsto tehnoloģiju parku, Tartu zinātnes parku. Un tika izveidot democentri Rīgā, Ventspilī mazāks, kas orientējās uz kosmosa tehnoloģijām, un Tartu, kas ir mobīlo tehnoloģiju. Nu, pavisam tās draudzīgi maziņš, ja? Katram savs mērķis, bet mēs sapratām Latvijai ne jau tāpēc, lai sacenstos ar kādu, bet parādītu, ka mēs tiešām varam izveidot labas lietas, kas palīdz mums cilvēcei turpināties tehnoloģiju laikmetā. Mēs izdomājam, tas ir jāpaplašina. Radās iespēja piesaistīt klāt jaunu programmu, kas bija Latvijas, Igaunijas, Krievijas programma. Un jāsaka paldies šai programmai, kas tādu projektu akceptēja, un šie visi democentri, ieskaitot Tallinu jau, un tagad arī Sanktpēterburgu, ir tika apvienot vienā kopējā tīklā, ne jau gluži tehnoloģiskā, tik cilvēki to saprot, ja? Bet vienkārši mēs vienmēr zinām, mēs mūsu viesiem stāstam, tajās pilsētās arī ir tāda vieta, ja jums interesē sadarbība, jums nav jāklāvē pie 10 durvīm, jūs varat aiziet pie vienām. Un līdz ar to mums ir tāds plašs sadarbības partneru tīkls, un viņi brauc pie mums, mēs braucam pie viņiem. Uzņēmējiem. Noteikti šis ir jauns pavērsiens. Sākumā visiem likās, ka te, wow, nu var būt, pēc tam viss tā aptvere, nu nekāda jau naudas pelnīšana īstenībā te nesanāks. Jo tu jau īsti nezini, atnāk pie tevis tas ārzemju pārstāvis, izpēta, varbūt viņš pēc 2-3 gadi atgriezīsies, un mēs to, piemēram, nekad nevarēsim uzskaitīt savā kastītē, ka tas ir mūsu panākums. Mēs esam priecīgi, ka kontakti tiek nodoti, un tas ir mūsu galvenais mērķis. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi valsts institūcijas atpazina. Mēs vienmēr, protams, atkal aizējam uz tiem ziemeļu kaimiņiem, bet viņi mums ir tajā tīklā, ja? Viņi mums vienmēr te nāca un priekš un teica, tā mums būs democentrs 2 punkts, un tagad jau tur 3 punkts, vai kurš un tur 3., 4. versija ir. Bet ļoti jauki. Arī mums ir šī nozare pavirzījusies, un šis ir atvērts variants, kur valsts saprot, ka mums ir sadarbības iespējas tālāk. Un līdz ar to, ko es to velku, kaut kā neredz Valdemāra centra cilvēku. Tiešām nav Kristīna ar Andžēju? Kaut kurš. Nē, mums te daudz Kristīnas, bet Kristīna Turka. Nē, uzsūks. Tad nu sastāv baigi tālu jāiet. Katrīna varbūt uzpēģerē, man viņiem ir speciāls teiciens, varbūt var kaut kā viņus paaicināt, lai viņi laiku nesajauc. Šeit mēs nodzīvojam šos 2,5 gadus. Šeit tā doma izveidojās, kā jūs visi zinat. Mēs aicinājām 3 kategorijas ārvalstu viesus, aicinājām latviešu viesus no citām nozarēm, no augstskolām,
bet vissvarīgākā bija studenti un jaunieši, kas šeit nāca. Un neskatieties uz šito atvainojiet kaklāju, tas tīrīts pavisam nesen. Bet, kad mums sākās izglītības un karjeras dienas, mums sākās lekciju reizes, ja, tad šeit ir ļoti daudz gan mazākas, gan lielākas kājiņas un rociņas. Un tad mēs atklājam, ka kādas mazas rociņas ir ļoti gudras, viņas no kaut kādas planšetes, kur ir tikai demo versija, pēkšņi ir ietvītojuši no kāda tur uzņēmuma konta. Neprasiet kā, bet katrā gadījumā mums ir ļoti gudra jaunatne, ja. Un runājot par biometriju, viņi noteikti vienmēr ir jautājuši 1000 un vairāk vienu jautājumu, kā tad es varētu tur tomēr apšmaukt un apčakarēt to kameru, ja? Un katrā gadījumā uzņēmēji dažreiz ieklausās, viņi saka, interesants jautājums, vispār par to mums būtu jāpadomā. Tāpēc es gribēju uzsvērt, ka tā trešā auditorijas grupa ir tie jaunieši, kas ir sadzirdējuši, redzējuši šeit uz vietas, ka viss ir iespējams. Un tad es ļoti ceru, ka tā matemātika un fizika ar laiku viņiem nebūs vairs tik šausmīga lieta, jo viņi redz pievienoto vērtību un viņi redz arī to, kā to visu šeit var pielietot. Un tāpēc es stāstu par to, kā pēku šeit sākās kā semināra vieta, kā mediju brokastis, kā preses konferences šeit ir norisinājušās un dažādas prāta vētras diskusijas, bet tas lielais mērķis bija tas, kas seko nākošgad. Un arī uzņēmēji uz to gāja, un arī mūsu projektu augstākā uzraudzības komisija to ir novērtējusi. Democentrs ir novērtēts un ir akceptēts pārstāvēt Latvijas valsti prezidentūras laikā Gaismas pilī. Tāpēc mums ir tas moments, mēs esam jau uz čemodāniem, ko jūs tā gluži neredzat, bet burtiski tūlīt piekdien pēc mūsu pēdējās klāstera biedru pilnsapulces, uzreiz piekdien te ļoti daudz, kas tiek pakots, likts, un ceļamies pāri, jo jau ar 12. sākas īpaša drošības kontrola Gaismas pilī, un tad tur varēsim tikai mēs, kas uzstādīs to. Tāpēc arī pie reizes ir šis dziļais stāsts un varbūt pat dziļa atvainošanās jums visiem. Tie, kuri nepiereģistrēsies ne uz vienu Eiropas Savienības prezidentūras konferenci Gaismas pilī, noteikti jūs mūsu pusgadu neredzēsiet dzīvajā bildē, ja? Ja iziesim ārā satikt jūs, ja? Jo drošības dēļ visa bibliotekas apmeklētāji virzīsies caur nesauc melno ieeju, rezervas ieeju laikam, ja, pa otru pusīti, ja, un mēs paliekam pie galvenās ieejas iekšā, ejot, ja tagad ir būts Gaismas pilī, pa kreisi pirmā ir akreditācijas telpa, viss stiklā, un nākošā mēs siltumnīca ir mūsu, jo mēs arī visi stiklā, visi caurspīdīgi, ļoti caurspīdīgi, ja, pilnīgi varēsim iet uz dēlnu un stāstīt, cik mēs labi redzam, ja, bet mēs paliekam tur, mēs prezidējošos notikumus visus sekojam līdzi un uzņemam, cik būs 20-30 tūkstoši, cik ienāks democentrā, ir pilnīgi atvērts jautājums, jo ja starp konferences daļām ir laiks, cik tur nav kur iet, ja? Un tur ir tas pluss arī. Būs viena tāda dizaina siena ar Latvijas dizaina sasniegumiem, bet dizains nevis tikai krāslu dizains, bet ieskaitot arī, teiksim, mobīlo lietotņu dizains tā tālāk, tie, kas ir saņēmuši starptautiskās balvas. Un vairāk tā diži nav kur staigāt. Tāpēc mums ir jātaisa jauns saturs, pie kā pašlaik arī strādājam, kā jau parasti pēdējā mirklī, vislabākais top. Un mēs gaidam jaunus risinājumus arī. Būs arī jauns aprīkojums. Bet mēs gaidām arī no jums, mēs noteikti visu nevaram zināt, un mēs arī nezinām, varbūt ir kāds vēl unikums Latvijā, kurš šī jomā ir tāds, ko vajadzētu parādīt, ja? Jo pirmie jau tiek uzrunāti tie tuvākie klasteru uzņēmumi, tad tie, kurus zinām mēs un jūs tā plašāk, bet noteikti ir lietas, kur, piemēram, Andris var paskaidrot, piemēram, bija pārsteigums Riga.com ietverā, mūsu ļoti labi sadarbības partneri, un mēs kopā to ideju tā kā nesām cauri. Pēkšņi parādījās viena ļoti laba programma, ko izstrādājas startups, kas der dizaineriem un arhitektiem. Es pēkšņi aizmirstu, kā viņu sauc. Pinchestra, jā. Mēs, principā, par tādu nezinājām. Un tādas daudz lietiņas viss kaut kur ir, viņas uzreiz tiek virzītas uz ārvalstīm, ieliktas, teiksim, mobīlo lietotņu tur pirkuma sarakstā, un tu īstenībā neuzzinās, ka tas Latvijas produkts. Tāpēc man ir tās lūgums, ja ir kaut kas tāds, kas liekas tam būtu vērts, mēs labprāt viņus uzrunātu.
Tas, ka tur, protams, viss būs jāuztur, un tas ir biznesa modelis apakšā, es domāju, ka nevienam privātam uzņēmējam nav jāuztraucās par to, ka tas ir jāpiepilda. Bet mēs ļoti negribēsim, lai jūs pusgadu laikā mūs aizmirstu, tikai tāpēc, ka jūs nedrīkstēsiet tur apmākt. Ja? Mēs veidosim jaunu mājaslapu, mēs stāstīsim, liksim IT eksporta portfeli iekšā, risinājumus, mēs mēģināsim raidīt tiešraides, ir iepirkts arī iekārtas no pasākumiem, kas tur notiks. Mēs mēģināsim piepildīt ar saturu to visu, ja, lai jums laiku pa laikam, ja tā mājaslapā būtu interesanti paskatīties, kas tur tagad notiek, vai arī tur varbūt ir tikai kāda, austrumu partnerības valstīm domāta konference vai izglītības konference, bet katrā gadījumā tas viss būs iespējams 6 mēneši, paiet ļoti ātri, dzīvē 6 mēneši nav nekas liels. Un tad būs jūlijas, droši vien, ka tad, principā, visi, kas tur būs, vienalga, kāda tur vairs bilde stāvēs priekšā, bet visi būs nost. Pēc pārguruma, bet kāds mirklīts būs, kamēr pārorientējās, un tad demo centrs būs atvērts visiem. Ar mazliet citu droši vien specifiku. Vairs nebūs tā kā šeit, ka ir jāpiesaka un jānāk, jo citādi kaut kas notiek. Iespējams, ka mēs tur arī drīkstēsim rīkot arī kādas mazāk tādas slēgtus seminārus, bet vairāk vai mazāk mēs būsim atvērti kā visai auditorijai, kas gribēs apmeklēt mūsu skaisto gaismas pildu. Un tas nozīmēs arī visu laiku būt, visu laiku stāstīt un būt tam saturam tādam, lai cilvēki saprastu, arī Latvijas sabiedrība, lai saprastu. Protams, Latvijas sabiedrība un angļu valoda varbūt tas ne visiem liekas tā, bet jau mēs arī to saturu papildināsim. Nu, tas bija tas mūsu īsais stāsts par to, kas mūs sagaida nākotnē, bet tā nākotne, kā es minēju, ļoti tuva jau, un prezidentūras ietverā tiešām, ja jūs pierakstaties un ja jūs redzat, ka konferences notiek tur, tad neaizmirstiet ienākt demo centrā un apstīties, kura bilde tur stāv, jo bildes noteikti būs jāmaina, bildes runājušās, es domāju, bildes cilvēku viedolā, jo tas tomēr diezgan liels slods darbam būs. Bet pēc tam atkal ar jūliju mēs to, protams, turpināsim. Bet visas lietas, kas ir prātā un idejas, kas ir jāģenerē, ir tas, ka tagad sākās jauni projektu uzsaukumi. Ja jums ir vēl kādas idejas, mēs zinām, ka lietuviešu kolēģi ir uzrunājuši mūsu, viņi arī grib demo centru, viņi ļoti atvainojušies, ka viņi nav, viņi visu laiku ir Igaunija tikai, ja. Bet, ja tā godīgi Lietuvas programma jau bija noslēgusies, nebija vairs tur finansējumu nevienam. Bet tagad viņi sasparojušies, viņi arī grib Viļņu kaut kādā veidā tajā tīklā kopā ielikt.